Labdien! Labdien! Jā, jūsu dzimtā puse ir Sēlijā, un arī esat nereizi vien uzsvēris, ka esat sēlis. Bet zinu, ka jūs 70. gadu sākumā pārcēlāties uz Aizkraukli. Toreiz bijāt vēl tīnis. Un kāda, jums kā tīnim arī šita pilsēta? Jā, tā sēliska apziņa, protams, pēdējos gados līdz ar sēlijas kopējo pašapziņu veidojusies un cēlusies. Un pēc sēlijas mazpilsētām, kas bija līdz kādai 9. klasei, man Stučka, kurā mana ģimene izvēlējās turpmāko dzīvi saistīt, parādījās kā tāda jauna, moderna pilsēta, jauna sabiedrība un ar toreizējo, teiksim, propagandu, kas bija Padomju Savienības laikā, tā tika uzturēta par tādu tā kā nākotnes pilsētu, nākotnes sabiedrību un tā tālāk. Tāpēc man tas bija diezgan krasas pārmaiņas, jā, un vajadzēja iekļauties šajā veidojumā kā skolēnam, jau kā vidusskolēnam. Es nokļuvu skolā, kur mācījās skolēni 2 maiņās, 2 plūsmās, tātad 2 valodas pastāvēja. Un tajā brīdī tā bija diezgan tāda padomiska pilsēta, izteikti padomiska pilsēta, ne tikai savu arhitektūru, bet arī pēc iedzīvotāju sastāvu un pēc visu tā dzīves kārtības, kāda šeit tā bija. Un tāpēc, jā, tas bija diezgan tā krasi izteikts. Bet šeit tai pašā laikā bija arī Daugava, kas tiešām pēc tādas sēliskās noslēgtības pavēra tādu tā kā plašumu. Un man, piemēram, patika pastaigāties un vērot Daugavu, Daugavas piekrasti gan ziemā, gan vasarā. Man tas bija tāds patīkams atklājums, un šī jaunā vide man tā patika. Protams, vajadzēja iekļauties arī skolas sabiedrībā, jaunā klases kolektīvā, kurš bija pats mazākais to brīdi, kāds vispār tajā skolā bija. Tā sagadījās, ka mana dzimšanas gada skolēni bijām mēs 14 liekas klasē. Tā kā, jā, to brīdi manā dzīvē tās bija tāds krasas pārmaiņas, un likās būs skaista nākotne un labs starts dzīvei. Savas darba gaitas sākāt kā fizikas, matemātikas skolotājs, vēlāk arī kļuvāt par direktoru. Vai varējāt arī reiz iedomāties, ka vadīsiet novadu, pilsētu? Protams, nē. Tā dzīvē sagadījās, kā droši vien ikvienam no mums, ka ir kaut kāda nejaušība, notikuma, dažkārt varbūt arī likuma sakarība, sakritība, ka tā dzīve tā iekārtojas, kā tā iekārtojas. Tas, kā izvēlējos pedagogiju kā savu specialitāti, tajā brīdī varbūt kā jaunībā vienmēr ir tāda romantika piesaista, un man tā šķita tāda romantiska profesija. Es atceros, ka es kaut kādā uzrakstītā novēlējumā arī tā rakstīju, ka vēlos kļūt par pedagogu, tāpēc, ka vēlos būt savā dzīvē saistīts ar jaunatni, vienmēr būt pārmaiņās, jaunievedumos, vienkārši tā mazliet, varbūt tā bija tāda jaunības romantika. Protams, ka vīrietis skolas kolektīvā varbūt kā ir vieglāk iespēja arī ieņemt kādus citus amatus ar laiku. Toreizējais direktors Leons Geikins, kurš arī man bija kā skolniekam, kā absolventam direktors, tā kā virzīja un tā kā iezīmēja mani kā savu pēcteces skolas direktora amatā, jo 2 gadus es biju direktora vietnieka amatā mācību darbā, kas arī jau deva tādu pirmo izpratni par skolvadību, kas bija tāda svarīga. Bet katrā ziņā šajā amatā es nokļuvu diezgan nesagatavots uz to brīdi. Tagad ar šodienas pieredzes acīm raugoties, jā. Toreiz es arī tā īsti nesapratu, uz ko es parakstos, bet es biju gatavs uz pārmaiņām, jo man tā lielākā nelaime ir, kad es bieži vien esmu gatavs uz dažādām tādām avantūrām un uz kaut kādām tādām pārmaiņām. Man vienmēr ir saistīts kaut kādas inovācijas, un vēl tajā brīdī es labprāt iesaistījos
jaunā mācību priekšmeta informātika un skaidrošanas tehnika apguvei, jo Latvija bija pirmā PSRS republika, kura izvēlējās šo priekšmetu testa režīmā apgūt, lai pēc tam to ieviestu visā Padomju Savienības izglītības sistēmā. Un tas man dzīvē deva tādu dzīves garšu, apgūt šo jomu un mācīt citiem. Jo tas varbūt arī tā pedagoga misija, ka tu esi ar skolēniem, tu iesaisties viņu tapšanā, tu iesaisties viņu dzīvē, viņu mācību procesu organizēšanā, audzināšanas darbā, kā mēs toreiz teicām. Tas dod tādu pieredzi darbā cilvēkiem, kaut kādas apziņas, kaut kādas prasmes rodās. Protams, ka vienmēr ir tāda izaugsmes process notiek un arī nepieciešamība, un ja sakrīt dažādi apstākļi. Šie apstākļi droši vien bija tādi, kad es jau 20 gadus biju nostrādājis vidusskolas, toreiz jau pilsētas ģimnāzijas direktora amatā. Un toreiz bija tādi laiki, kad, lai kaut ko pilsētas izaugsmē panāktu, bija nepieciešamība sadarboties ar kādu vadošo partiju, kura ir tajā brīdī valstī pie varas. Un tobrīd tā bija Tautas partija. Toreizējais pilsētas domas priekšsēdētājs Vilnis Plūme pierunāja iekļūt šajā Saeimas vēlēšanas sarakstā, lai tādējādi varbūt es kļūtu par iespējams par Saeimas deputātu un tādējādi palīdzētu pilsētas izaugsmē. Jā, un tas droši vien bija tas brīdis, kas pagrieza manu dzīves virzību tuvāk pilsētai. Šie gadi Saeimā un tā atgriešanās atpakaļ, man vajadzēja iekļauties jau pēc pašvaldību vēlēšanām, kļūt par priekšsēdētāju vietnieku. Un līdz ar to, tad, kad diemžēl dzīve aprāvās priekšsēdētājam Vilnim Plūmēm, tas jau bija 10. gada decembra nogali. Toreizējie 15 deputāti nobalsoja par to, ka es būšu priekšsēdētājs. Līdz ar to šis 15 gadu cikls tieši tajā brīdī arī sākās. Tātad 15 gadi aizvadītā gada nogalē ir apritējuši, kopš jūs esat priekšsēdētāja amatā. Un jūsuprāt, kā pilsēta mainījusies jūsu vadības laikā? Ne tikai infrastruktūrā, bet arī cilvēku domāšanā. Jā, es domāju, tas, kas ir mainījies infrastruktūrā, daudz paši to ir piedzīvojuši pilsētas iedzīvotāji, gan tie, kas varbūt ir no pašiem pirmsākumiem, gan arī tie, varbūt, kas ir ienākuši šeit vēlāk. Neapšaubāmi. Tas bija krīzes laiks, kad mēs sākām, bija jāveic samazināšanas, efektivizācija un arī iesāktie projekti. Bija diezgan jāiespringst, lai tos pabeigtu un realizētu. Pilsētas labiekārtošanā, iekšpagalma ielas, tas bija pietiekami liels un grūts izaicinājums tajā brīdī, bet tas ar to tikām galā. Un droši vien, ka tā sabiedrība, vietējā pilsētas iedzīvotāja sabiedrība, viņa veidojās sākotnēji bija tā, ka varbūt bijām tādas divkopienu pilsēta, ja, kad bija tie strādnieki speciālisti, kas uzbūvēja šo te arī joprojām Eiropas Savienībā vienu no lielākajām hidroelektrostacijām. Bija tas padomiskais sabiedrības modelis. Pamazām, kad tika izveidot pilsēta un nodibināts rajons, nepieciešami bija arī vadošie darbinieki, vadošie speciālisti, kas šo jaunu izveidoto mākslīgi radīto rajonu pārvaldītu. Līdz ar to arī ienāca ne tikai iebraucēji no Padomju Savienības citām vietām, bet arī tepat no Latvijas, kas tika uzaicināti, lai vadītu dažādas nozares, kas rajonam jāpārvalda.
Līdz ar to pamazām veidojās arī šī sabiedrība, šī jaunā kopiena. Es vēl runāju par to padomju laiku. Un es ļoti labi atceros arī, kad sākotnēji nebija šo tradīciju, kas tā saturētu to sabiedrību kopumā. Jo vairāk vai mazāk visi mēs bijām no citām vietām šeit ieradušies, un bieži vien šī sasaiste ar iepriekšējo dzīves vietu visiem bija stiprāka un spēcīgāka, un tāpēc brīvajās dienās devās varbūt uz savām iepriekšējām dzīves vietām. Un, tādējādi pietiekami ilgs process bija, kamēr šeit izveidojās, atcementējās varbūt tāda pilsētai piederīga iedzīvotāju kopiena arvien. Protams, ka te liela loma ir tradīcija veidošanā un liela loma arī izglītības iestādēm. Es domāju, ka brīdī, kad Mārtiņš Holsts bija pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētājs, viņš uzsāka daudz labas lietas, kas saliedēja un sāka veidot jau pilsētas tradīcijas, domāt par pilsētu vidi, par iedzīvotāju tādu latvisku iesaisti procesos. Vienkārši to pēc tam visiem pārējiem vajadzēja turpināt. Protams, tas bija grūts laiks visā valstī. Šī pārtapšana pēc PSRS sabrukuma, šī cīņa par eksistenci, par siltumu, tas bija tāds smags laiks, tīri ekonomiski un sadzīviski, bet, kad tam visam tika pāri, tad jau vajadzēja domāt arī par tādiem attīstības jautājumiem un par tādu kā sabiedrības iedzīvotāju konsolidāciju un, kā vēlreiz uzsver, tradīciju veidošanu. Un, protams, ka arī iepriekšējie deputāti sastāvi līdz šim 9. gadam daudz bija darījuši šajā jomā. Mums arī bija pārapdzīvot vidusskola, kurā mācījās latviešu bērni, kuri mācījās 2 maiņās, un tāpēc 93. gadā tika pieņemts lēmums atdalīt sākuma skolu no pārējās skolas 2 korpusos. Tas bija pietiekami grūts laiks, es domāju, arī skolēniem, ģimenēm, kad vajadzēja Rūpniecības ielā mitināties šajā sākuma skolā. Bet, kā vēlreiz vēlos uzsvērt, ka tieši skolas bija tā vieta, kas varbūt pietuvināja iedzīvotājs ģimenes šai te pilsētai un tās dzīves ritmām. Es domāju, ka tas laiks, kas sekoja pēc 90. gada, pēc neatkarības atjaunošanas, bija pateicīgāks, lai veidotos monolītāk šī sabiedrība. Es domāju, pietiekami daudz jaunas tradīcijas tika ieviestas, uzturētas, un kaut vai šī pilsētas dibināšanas gada diena 10. janvārī jau ir neatņemama sastāvdaļa. Jau šķiet, mēs kādus 15 gadus arī uzsveram svarīgākos gadu notikumus, kurus veidojuši paši iedzīvotāji, paši cilvēki. Bija jau par šiem gadiem arī tādu sasniegumu varbūt atsevišķās jomās pilsētas iedzīvotājiem, kas lika izskanēt aizkrauklei kā tādai. Jo ir jāpateic visiem pilsētas veidotājiem no pašiem pirmsākumiem, jo bija ļoti daudz entuziasti, kā tapa, piemēram, šis burvīgais stadions Daugavas krastā savu laiku, ar toreizējām metodēm un iespējām, kad hidroelektrostacija lielā mērā palīdzēja, bet bija nepieciešams idejas, bija nepieciešama vēlme to visu radīt, lai kaut vai šis stadions, viņš pulcēja ļoti daudz iedzīvotājus, ne tikai no Latvijas teritorijas sportistus, dažādos pasākumos, bet arī vissavienības. Un tā ikvienā jomā. Es atceros, Raimons Pauls arī atzīmēja, kā viņš mūsu kultūras nama atklāšanas pasākumā savulaik ir piedalījies tieši Stučkas pilsētā, tad, kad mēs tur Saeimā vienā frakcijā bijām. Tā pilsēta ir augusi diezgan sarežģīti. Sākotnēji varbūt kā tāds svešķermenis, varbūt arī vietējā tuvākā pagasta iedzīvotāja aizkraukts uz to lūkojās kā uz tādu nepatīkamu ienācēju, kas visu iepriekšējo dzīves ritmu un kārtību ir izjaukusi.
šī pilsēta, bet tā bija tāda objektīva realitāte, kura izveidojās. Iedzīvotājiem vajadzēja meklēt iespējas, lai ar saviem ievēlētajiem priekšstāvjiem, deputātiem virzītu pilsētas tādu attīstību. Es domāju, ka liela priekšrocība ir arī pilsētas plānojumam, par kuru mēs droši vien runāsim šo sestdienu, 10. janvārī konferencē, kuru mūsu pilsētas vēstures muzejs ir norganizējis, lai atskatītos tīri arhitektoniskā vides ziņā uz mūsu pilsētu. Jo tā patiešām ir kā tāds spilgts padomju laika industriālās pilsētas veidojums. Tāpēc par šiem te neatkarības gadiem, cik ir izdevies to pilnveidot, mainīt, to mēs visi vairāk vai mazāk redzam. Droši vien, ka tās vēlmes ir stipri lielākas nekā bijušas tās iespējas. Un apmēram tā. Jūs jau pieminējāt vārdu izaicinājums. Kurš visgrūtākais bijis šajā laikā? Acīm redzot, izglītības sistēma, skolu sistēma pilsētā. Es atceros, cik tas bija emocionāli nevienkārši, kad vajadzēja pirmajai vidusskolai. Klašu komplekti arī nebija piepildīti, kad vajadzēja likvidēt vidusskolas posmu, un viņiem vajadzēja pāriet uz mācībām latviešu valodu. Es ņemot vērā mūsu pilsētas šo etnisko sastāvu, mēs esam tādi, kādi mēs esam. Un es domāju, ka šai iedzīvotāju daļai tas patiesi nebija vienkārši pieņemt šo. Un mums arī kā deputātiem, kuri atkal raudzījās gan no valsts politikas viedokļa, gan no ekonomiskā viedokļa, vajadzēja realizēt šo procesu. Atceros, kā pirmo reizi tas tā īsti neizdevās, bet pēc tam jau arī šī iedzīvotāja daļa to vairāk vai mazāk saprata, un tas notika. Es domāju, ka tie ir visi tie lēmumi, kad nav viena laba lēmuma un slikta lēmuma, kad abi ir pietiekami slikti, bet ir jāizvēlās labāko no šiem diviem iespējams sliktajiem lēmumiem. Tie ir tie visgrūtākie, kad ir jāizsver viss. Tad jau, kad ir pagājušie gadi, uz to var skatīties, tā bija tāda nepieciešamība, un tas ir izdarīts, bet tajā brīdī, kad šie lēmumi ir jāveic, tad ir pietiekami emocionāli nevienkārši tas darāms. Bet tad ir jābūt pārliecībai, ka tu to dari, ka jūs kopā kā komanda to darat, nākotnes vārdā. Ka tas ir pareizi, ko tu dari. Un tad ir vieglāk pārdzīvot šo grūto lēmumu. Šodien jūs kaut ko būtu lēmis citādi? Es domāju, ka nē, jo nav bijuši viegliprātīgi lēmumi līdz šim, es uzskatu, jo arī lēmuma pareizība ir tāda, ka ne jau, domas priekšsēdētājs lemj kaut ko pats no sevis un vienpersonīgi vienmēr, un arī man tas vienmēr ir bijis svarīgi, jebkuru virzību, jebkuru lēmumu izrunāt, komandā. Vai tas ir izpildvaras līmenī, vai tas ir lēmēju varas līmenī, ir jābūt kaut kādam konsensusam, vairākuma viedoklim, ka mēs to darīsim tā. Un līdz ar to, es domāju, tā ir tāda, zinām, kopēja atbildība, demokrātiska atbildība, un man liekas, ka tāda īpaša kļūda nav. Pilsēta šodien. Aizkraukle tā tad vieta, kur Daugavā gaisma dzimst. Un ko tas nozīmē pilsētai, gan vārdos, gan darbos? Jā, šo emocionālo un zīmīgo saukli pa pilsētu un apzīmējumu, es jau saņēmu mantojumā, tas jau bija aptauju un iniciatīvu rezultātā radīts vieta, kur gaisma Daugavā dzimst. Es domāju, diezgan precīzi sauklis pilsētai, jo tas apzīmē gan tiešām šo Hesa klātbūtni un Hesu kā iemeslu, kāpēc vispār šī pilsēta ir
tapusi, bet nevajadzētu to interpretēt tikai šādi šauri un industriāli droši vien. Es domāju, ka tas sauklis apzīmē arī to, ka tiešām pilsētas iedzīvotāji, kas šeit dzimst, viņiem ir gaišas domas, viņi ir atbildīgi par savu dzīves vietu, ka viņi gatavi iesaistīties ar gaišām domām pilsētas attīstībā, noturēšanā. Un es domāju, ka, lai arī mēs esam diezgan mākslīgi veidot pilsētas sabiedrību, savulaik mehāniski, mēs tomēr varam lepoties ar to, ka mūsu sabiedrībā iekšēji nav konfliktu, ka mēs esam bijuši tik toleranti un tomēr tā kopumā esam spējuši sadzīvot, spējuši ieklausīties viens otrā, un mums nav tādas, manuprāt, tādas pretrunas. Mēs visas lietas varam izrunāt, mēs varam ļaut dažādiem pilsētas iedzīvotājiem, dažādām tautībām realizēt šeit savas vajadzības. Mēs nekarojam, un es domāju, tā ir mūsu stiprā puse, un tas arī mūs raksturo. Un es domāju, ka te arī tas gaišums varētu izpausties tādā veidā, arī tādā garīgā nozīmē. Un es domāju, ka tāds kā svarīgs ir sajūtas, piederības sajūtas, esamība ikvienā aizkrauklītī, atbildības sajūtas, esamība par šo te vietu un arī gatavība iesaistīties ne tikai kritikā un kritizēšanā varbūt, bet arī ar priekšlikumiem un arī konkrētām kaut kādām rīcībām, ko var sabiedrība līdzdalības veidā darīt. Domāju, arī savulaik, arī grūtajos laikos, krīzes laikos veidojās biedrības, kas palīdzēja tajā brīdī pārvarēt tās grūtības, kā pieaugušu apmācība. Lielā mērā toreiz aizpildīja šo te grūto stadiju, kas bija sabiedrībā, kad bija līdzekļu nepieejamība un nepietiekamība, kad bija diezgan liels šoks pēc tiem treknajiem gadiem. Tāpēc vajadzēja sabiedrībai radīt iespējas kaut kā sevi realizēt caur biedrībām, caur kaut kādām pašu izglītošanās aktivitātēm. Arī vecāku biedrību, vecāku bērniem, kas bija arī radīja jaunas tradīcijas, iesaistīja darīt varošos un gribošos līderus, varbūt, kas vēlāk arī kļuva par deputātiem, augstākā pakāpē savā aktivitātē nokļuva. Un tā. Dzīvojam Daugavas malā, bet ūdens infrastruktūra tomēr nav attīstīta. Kāpēc? Jā, teikšu tā, kaut kur varbūt 8. un 9. gadā, tas jau bija pirms manas iesaistīšanās varbūt pilsētas pārvaldībā, tomēr tika izlemts šeit arī ar priekšstāvju lēmumiem izvēloties vai nu Daugavas piekrastes attīstību vai pilsētas iekšpagalmu, ielu, autostāvvietu attīstību, tā saucamā kaut vai mūsu purvciemā. Ja. Tas bija pietiekami liels izaicinājums ieguldīto līdzekļu apjomā un diezgan liels projekts, kas daudz toreiz paņēma arī no budžeta, jo nāca arī krīzes gadi. Līdz ar to otra alternatīva varēja būt tā uz to brīdi moderni iekārtot Daugavas piekrasti. Bet toreiz tā politiskā izvēle bija tāda, līdz ar to Daugavas piekrastei palika tikai idejas un projekti, kuri bija. Tad, kad mēs uzsākām šo te darbību, mums, protams, arī
bija skaidra pārliecība, ka ir jāizmanto šī dabas dotā iespēja šai pilsētai, kurai tik jauks upes piekrastē. Es domāju, ka jau tie izveidotie projekti, viņi vienkārši gaidīja to brīdi, kad varēs realizēt. Un šis brīdis arī parādījās pirms 5, 6 gadiem, kad mēs sākām, sākotnēji varbūt tas pa saviem nelielajiem līdzekļiem, labiekārtot šo te Daugavas piekrasti, iztīrīt, attīrīt no kokiem, atvērt Daugavu, pēc tam domāt par takām, piesaistīt Eiropas līdzekļus dažādiem paņēmieniem. Dažkārt jau smējās, ka mums šis pēdējais projekts pa takām bija tāds uz kukaiņiem orientēts, jā, bet tas bija nepieciešams, lai mēs tiktu pie tās lielās pārējās naudas. Tā dažkārt ar projektiem ir. Es domāju, ka pēdējā laikā tiek darīts arī šīs Daugavas ūdeņu izmantošanas jomā diezgan daudz. Es domāju, ka jau visainis vēl no padomu laikiem šeit laivu sacensības tika rīkotas Voida kunga laikā, un arī pēc tam mēs esam cenšies atbalstīt visu šīs sacensības, kas tiešām šī vieta ir ļoti piemērota tam. To visi ir atzinuši. Arī ūdens motocikli šo vietu tagad ir iecienījuši, kas arī tādā veidā Daugavas izmantošana. Es domāju, ka šeit vairāk varētu palīdzēt tieši privātais sektors, uzņēmīgi ļaudis, kas varētu veicināt. Mums jau bija daži mēģinājumi, jā, tur zem kultūras nama pludmalē, kad bija šie te supu nomas iespējas, tur bija kafejnīca atvēršanas mēģinājumi. Diemžēl uzņēmēji arī saprata, ka tas nav tik vienkārši, ja, kad tas ir pietiekami grūti. Kaut arī ir nepieciešami. Es domāju, ka tagad uzsāktais kurs un tās iespējas attīstīs un pilnveidos, un pie tam varbūt arī no tāda mūsdienīga viedokļa. Manuprāt, man toreiz likās, ka, kad iepriekš tika pie kapteiņa Krodziņa šī vieta izvēlēta par tādu attīstības vietu un peldvietu un tā tālāk, man likās, ka tas nebija pareizi, ka šeit tika atstāta novārtā pludmale, kas ir pie kultūras nama, jā, jo tas ģimenēm, bērniem pieejamāk un tuvāk šeit nokļūt. Ja. Tā bija mana tāda pārliecība, bet to izdevās pagriezt varbūt tieši pēdējos gados, ka tomēr jākoncentrējās ir šeit un jātīst šī te pludmale. Jā, tā kā šeit uzņēmējiem un arī pašvaldībai ir vēl ko darīt, lai tā intensīvāk varētu izmantot šo Daugavas klātbūtni. Tātad labākais vēl priekšā, jā? Noteikti. Jā, labi, bet kā jūs reaģējat ar kritiku? Jā, es domāju, ka vienam cilvēkam kritika ļoti personīgi tiek uztverta dažādi. Jā, protams, kā dzīves pieredze un gadi ļauj uztvert kritiku, analizēt to, vērtēt, jā, vai tev par to ir jādusmojas, vai par to nav jādusmojas. Emocionāli, protams, nav vienkārši, bet ir jāspēj racionāli izvērtēt šo te kritiku. Man, piemēram, ir svarīgi zināt, kas izsaka šo kritiku, jo bieži vien tad es arī saprotu iemeslus, kāpēc viņš to saka. Tā ir tāda viena joma, jā, kur es vienmēr zinu, ka no tā vai cita, jā, tur neko citu arī nevarētu sagaidīt. Protams, ka kritika ir arī savas pozitīvās puses, jo tas patiešām ļauj dažkārt aizdomāties, ja tu esi kaut ko tā vienpusēji uzskatījis, ka tā tam ir jābūt un citādāk nē. Ja tas šī ziņa, ja tas varbūt varētu arī citādi būt, neatnāk teiksim, tādā normālā komunikācijā, un ja tas izskan varbūt kaut kādas mūsdienās pieņems kritikā, tad ir jāspēj arī aiz tām rindiņām saprast to vēstījumu un arī varbūt kaut ko sevī koriģēt. Tas ir ļoti normāli un tu nedrīkst dusmoties. Jā, ir jāprot
jāprot sadalīt šo emocionālo kritiku, kas vienkārši varbūt cilvēkam pašam ir problēmas, kurš šādi reaģē, jo tā tas ir pieņemts. Viņš varbūt kaut kā daļai iekšēji sevi kompensē. Kritika tā ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. To vienkārši ir jāprot pieņemt, to ir jāmācās ar to sadzīvot, un arī izmantot lietpratīgi to. Tas tomēr liek kaut ko arī koriģēt sevī. Un tā ir stipruma pazīme, ja tu spēj to uztvert un ieklausīties, un dažkārt arī pieņemt to lēmumu, kaut ko rīcībā koriģēt attieksmē. Jā. Tad tagad varam mazliet pavirzīties uz nākotni. Kādu jūs aizkraukli redzētu pēc 5-10 gadiem? Noteikti gribētu redzēt to kā vietu, kur ģimenes izvēlētos dzīvot. Tas ir būtiski, jo tas ir pilsētas eksistenciālais pamats. Ja šeit iedzīvotāji paliks dzīvot, ja viņi spēs realizēt savus sapņus, ja šeit būs darbs, ja šeit varēs savu brīvo laiku saturīgi pavadīt, sportot, kultūrā, mākslā, realizēties vai kā citādi realizēties, vai teiksim, jau mazliet dzīves nogurušiem ļaudīm šī tāda vieta, kur ir zaļa vide. Mēs esam zaļa pilsēta, ko droši vien daudzi atzīst, kas šeit ierodās arī no ārzemēm. Jāņem vērā arī tas, ka mēs pilsētu vairs neesam atrauti kā pilsēta. Mēs esam kopš reformas, mēs esam viena liela, kopīga novada sastāvdaļa. Pie tam tā vadošā sastāvdaļa. Un mēs esam deklarējuši jau toreiz pirms 5 gadiem, ka mūsu novada dzīves modelis būs līdzsvarot attīstību visā novadā. Mums ir vairāki tādi apdzīvot subjekti, tepat Skrība, arī Koknais, Pļaviņas, Jaunjelgava un Nerete un vispārējie pagasti un pagastu centri. Un mēs tā politiski esam vienojušies un deklarējuši, ka mēs rūpēsimies līdzsvaroti pa visiem un proporcionāli. Tur varbūt pamatojoties kaut kādiem skaitliskiem parametriem, kas ir iedzīvotāju ienākumi, ko tā teritorija tādā vai citādā veidā iegūst kopējā budžetā, lai šīs proporcijas arī tā saglabājas. To mēs joprojām saglabājam. Jā, protams, Aizkraukles pilsētai ir vairāk ienākumu, jo šeit ir lielāks ražotnes un darba vietas. Es domāju, ka visi novada iedzīvotāji lepotos ar tādu labi attīstīt savu novadu centru. Bet tajā pašā laikā viņi vienmēr vēlēsies arī, lai pie viņiem būtu notiktu attīstība, lai būtu bērniem rotaļu laukumi, lai būtu siltināts mājas, lai būtu darbs, lai būtu labas izglītības iestādes, lai būtu kultūras pasākumu un dzīves pieejamība. Tā kā šobrīd mums ir jālīdzsvaro starp pilsētas vajadzībām un vispārējā novada vajadzībām. Jo dažkārt var dzirdēt, ka tādos pat lielākos novados, kur ir izteikts viena centrālā pilsēta, novada centrs, tur viss tā dzīve un tie līdzekļi arī koncentrējās. Un tur var atļauties daudz vairāk, jo apkārt nav tādu centru, kā tas ir mums. Mēs esam tāds policentrisks novads, un Aizkrauklei, diemžēl, ir jāreikinās, ka tā ir šī novada sastāvdaļa. Līdz ar to ir kā ir ar šo te dominēšanu. Bet runājot par nākotni, mums nepārtraukti ir dažādi projekti, plāni, ko vajadzētu. Protams, vajadzētu sakārtot pilsētas ielas visās vietās. Mēs zinām, kur ir šī te sliktākā situācija. Mums ir jāpaplašina automašīnu novietošanas iespējas, un tas pilsētas un pagasta pārvaldnieku plānos ierakstīts arī šajā budžetā. Jautājums ir, vai tam pietiks naudas. Bet mēs zinām, kur to vajag. Šis sekmīgi iesāktais darbs, kad
pie mums var novietot automašīnas, nu, ja ne pie pašas mājas, tad kaut kur tālāk. Tas ir noticis, bet ir vietas un rajoni, kur tas ir ļoti saspīlēti. To mēs zinām, ka tas ir jādara. Ir jāturpina remontēt ielas, kas mums arī iecerēts ir šajā budžeta gadā. Ir jāuzlabo, jāmodernizē apgaismojums uz dzelzceļa staciju. Pie dzelzceļa stacijas mums ir iesākts projekts, lai dubultotu automašīnu stāvvietas, jo mums ir tā iespēja pārsēsties vilcienos un citādā veidā nokļūt, teiksim, uz galvaspilsētu Rīgu. Mums ir tāda liela iecerē, tā ir tāda kopīga novada iecerē par sporta stadionu atjaunošanu. Mums jau sen ir arī projekts, bet mēs pēdējā laika notikumos, globālajos notikumos, domājam to apvienot arī ar patvērtnes izbūvi, tādas lielākas patvērtnes izbūvi X stundai, ja nu gadījumā ir kas. Mēs šobrīd ļoti reāli dzīvojam apstākļos un ļoti labi to apzināmies par šo iespējamo nepieciešamību. Šis būtu tāds liels projekts. Jā, mums ir jāpaplašina stāvvietas pie kultūras centra, jo šobrīd mūsu kultūras centrs ir kļūst tiešām par tādu centru arī visam novadam, un ne tikai mūsu novadam. Jā, mums notiek profesionālie kultūras pasākumi, kas piesaista pietiekami lielu interesantu skaitu, un jau ar paplašināto mazā novada stāvlauku vairs nepietiek. Jā. Vēl mums ir jāņem vērā to, ka Sēlijas poligons ir mums tiešām tādā tuvumā. Un es domāju, ka tā būs arī tāda iespēja, kas ietekmēs pilsētas attīstību, jo patēriņš, dažādi patēriņa pakalpojumi, pieprasījums pēc tiem varētu pieaugt, un mums un mūsu uzņēmējiem ir jābūt gataviem izmantot šo situāciju, jo arī tie atsevišķie brīži jau aizvadītajā gadā, kad tur ir bijusi militāristu lielāka koncentrācija, arī mūsu ēdinātājiem ir bijis kā izaicinājums, kā tikt galā ar šo te pienesumu. Un es domāju, tas ir tāds patīkams izaicinājums. Tālāk un turpmāk tas varētu noteikti būt jau daudz lielāks, regulārāks un prognozējamāks. Pagaidām mēs vēl tā īsti neapjaušam, kā tas viss izpaudīsies. Mēs varam tikai prognozēt, fantazēt, bet, protams, uzņēmējiem jābūt gataviem, tie, kuri ir gatavi iesaistīties. Tas noteikti, es domāju, pilsētas dzīvi zināmā mērā veicinās šīs bāzes klātbūtne. Vēl es domāju, arī pārgāznes projekts, kas Latvenergo jau gadiem tika atlikts, kaut gan iecerēts, un tur milzīgi darbi paredzēti un finansiālai ieguldījumi. Viņš joprojām ir spēkā un pamazām arī šīs darbības notiek. Un arī tas piesaistīs šeit darbinieku pieplūdi un nepieciešamību šo viņu klātbūtni nodrošināt viņus ar pakalpojumiem, ēdināšanu un tā tālāk. Es domāju, ka dzīve šeit kūsās un šai vietai, šai pilsētai nākotne noteikti ir. Mums ir jārūpējas par to, lai arī izglītības pakalpojumi būtu ne tikai pieejami, bet lai tie būtu kvalitatīvi un konkurētspējīgi. Te ir pietiekami liela izaicinājuma mums tagad vienai lielai vidusskolai, kas pilsētā no 3 skolām ir tapusi. Jā, bet tur notiek pārmaiņas, tur kolektīvs mums ir, pedagoģiskais kolektīvs ir labs ar labām tradīcijām. Atliek kaut ko pārskatīt, uzlabot, jo izglītības sistēmā nekad nebūs stagnācija, tur vienmēr būs pārmaiņas, un pedagoģiskajiem kolektīviem ir jābūt gataviem uz šīm pārmaiņām nepārtraukti, un jācenšas būt pat viņas apsteigt, nekādā ziņā nenokavēt. Bet tas, protams, ir tādā kontekstuālā attīstībā arī ar tuvākajām novada skolām, jo tas ir vesels tīkls. Protams, dzīves telpa, mājokļu kvalitāte un māju kvalitāte ir
jāvirzās uz priekšu ar māju siltināšanu, ar māju energoefektivitātes projektiem. Jā, tur ir grūtības, mēs zinām, kādas tās ir un kāpēc tā ir, un arī iedzīvotāji tā zināmā mērā pasivitāte un nevēlēšanās iesaistīties, jā, tie ir tādi kā papildus izdevumi, bet varbūt manam mūžam to vairs nevajag, šī te domāšana, bet tur ir liela izaicinājuma kopā ar kapitāla sabiedrībām, ar namu pārvaldniekiem par dzīvokļu, pieprasījums pēc dzīvokļiem, dzīves telpas sakarā poligoni tīpaši pieaugs. Līdz ar to ir jādomā arī par dzīvojamo māju būvniecību. Jā, mēs jau pat iesaistījāmies projektā par tā saucamās zemās īres mājokļu projektu realizāciju, bet šī zemā īre bija pietiekami augsta un tā pirmreizēja aptauja rādīja to, ka iedzīvotāji nav gatavi uz tik pēdiņās zemām īres cenām iesaistīties šo dzīvokļu īrēšanā, jo sākotnēji tas pat nenonāk viņu īpašumā. Bet katrā ziņā šis arī ir tāds izaicinājums nākotnē, kas ir, ja mēs vēlamies, lai šeit ir darba spēks, tad ir jādomā, kur tam arī dzīvot. Tā kā izaicinājumi ir daudz un nepārtraukti, un es domāju, ka pats svarīgākais jau, vēlreiz teikšu, pilsētā ir nevis nami, nevis tas arhitektoniskais izpildījums, bet tie cilvēki, kas šais namos dzīvo, kas veido to ikdienas dzīvi visdaudzveidīgākajās formās un veidos. Un es domāju, ka viss būs tikai labāk. Iedzīvotāji kļūs aktīvāki. Starp citu, iedzīvotājiem, kā zināms, kopš pagājušā gada līdzdalības budžetos, viņi varēja iesaistīties, arī aizkrauklē bija entuziasti, un paldies viņiem, kuri gan suņu pastaigu šo te vietu izveidoja projektu, un mēs atceramies, kādas kaislības bija, kad pēc tiem noteikumiem visiem ar balsojumiem bija savstarpēji jācīnās un jāuzvar. Un man bija liels bažas par aizkraukliešu tādu tā kā iesaistīšanos, bet pieliekot visiem savas pūles, izdevās šo te vienu projektu piesaistīt Aizkraukles pilsētā, jo dažkārt liekas, ka citur mazāk apdzīvotās vietās iedzīvotāju entuziasms ir tā kā lielāks, jo viņiem tā kā dabīgi veidojas tāda kā nedrošības sajūta, kā būs, ka ir jāapvienojas, ka ir jācīnās, ka ir skaļi jārunā. Varbūt šeit novada centrā arī šīs reformas realizācijas gaitā iedzīvotāji pat īsti nesatraucās, jo viss paliek uz vietas, Aizkraukle bija un paliek tā nezem viena, nekur it kā nepakļaujās, neiekļaujās. Līdz ar to tā domāšana gribētu, lai iedzīvotāji vairāk būtu aktīvāki, varbūt arī radīt dažādas biedrības, kurās paši realizētos un iesaistītu arī citus. Šobrīd, piemēram, ir pietiekami labi apstākļi, tuvākajos mēnešos veidojas situācija, ka iedzīvotāji gados var piedalīties tā saucamajās universitātes izglītības programmās dažādās vietējās. Ir vajadzīgi tikai entuziasti līderi, kas ar šo lietu nodarbotos. Jo nav noslēpums, ka sabiedrība noveco un ka iedzīvotāji gados joprojām var un vēlas dzīvot kvalitatīvu dzīvi, bet, lai mūsdienās dzīvot kvalitatīvi, ir arī nepieciešams nepārtraukt mācīties, izglītoties, jo citādi nevar pastāvēt. To mēs ļoti labi zinām. Tā kā izaicinājumu ir pietiekami daudz un visām paaudzēm, jo kopā mēs veidojam šo pilsētu. Kas jūs motivē turpināt darbu tik ilgā laika posmā? Es nezinu. Tā kā ir iesākti darbi un vienmēr bijuši ieceres, un tu zini, ko vajag,
Un arī ir tāda atbildība par to, ka tas ir jānosargā un ka tas ir jārealizē. Jo tā ir tāda atbildība, jo tas ir goda jautājums kaut kur. Ja, jo katram mums ir kaut kāds atbildības sajūta, goda jūtas. Ka tu esi atbildīgs par šo vietu, kur tu esi arī šai gadījumā kopā ar citiem, bet arī amatā. Un tu zini, ko vajag, un tev ir dots kaut kāds uzticības mandāts. Un tas uzliek arī tādu lielu atbildību, bet arī tādu tā kā spēku. Un īstenībā, protams, nekad nevajag iedomāties, ka tikai tu to vari izdarīt, un ka cits to nevar. Tā nekad nedrīkst domāt. Jā, un es domāju, ka komanda kopumā, viss, kas darbojas, un šobrīd man ļoti patīk, es domāju, ka iedzīvotāji arī sajūt mūsu pārvaldnieku Aigaru ieguldīto darbu, redzējumu visdažādākajās jomās. Pilsēta ir drošās rokās, kopīgi lielajā Aizraugas novadā. Kaut kā tā. Ko mēra amats jums ir iemācījis pašam par sevi? Jā, bieži vien es izbrīnījies, jo kādreiz, kā sākotnējs sarunas sākumā runājām, bija sēlī un tam līdzīgi. Es biju pietiekami kautrīgs un pietiekami tāds bikls. Audzis tāds vienpatis vairāk, jā, tuvāk pie dabas, bet tā dzīve iegrozījās, varbūt pateicoties arī tai pedagogijai, ka tas ir tā kā iedrošinājis, ka tu komandā tu vari kaut ko tā kā paveikt. Es neesmu administratīvā stila vadītājs, jā. Es esmu vairāk tā kā komandas biedrs vienmēr bijis. Demokrātiskais princips man ir bijis vienmēr tā svarīgi. Un jā, šis amats ir devis iespēju iepazīt cilvēkus, jā, daudz dziļāk, daudz ko prognozēt, sajust, un atbalstot cilvēkus un entuziastus kādā no jomām, iegūstas kopējais attīstības temps un tie darbi darāmie. Un tas arī dod tādu zināmu gandarījumu. Man svarīgi būt sabiedrībā, svarīgi būt komandā, ar līdzīgi domājošiem. Tas apmēram tā. Ar ko jūsuprāt pilsēta ir pievilcīga un ar ko mums aizkraukliešiem būtu jālepojas? Ar to, ka mēs esam viskaistākā pilsēta pie Daugavas, to, ka mums ir tiešām Eiropas Savienībā viena no lielākajām hidroelektrostacijām, ka mēs esam izveidojuši šo te dzīves telpu kopā vairākās paudzēs, un ļoti daudzi tās iedzīvotāji šādu pilsētu, kas vienmēr likusies, ka tā ir jauna un līdz ar to tā tad arī progresīva. Un viss, kas šeit notiek, visi tie procesi notiek, kas notiek, viņiem ir jābūt tādiem attīstošiem, progresīviem, kā šobrīd pieņems teikt arī inovatīviem. Jālepojas ar tiem cilvēkiem, kas šo pilsētu ir veidojuši visdažādākajos laiks brīžos, jo katrā 10 gadē no šiem gandrīz 60 gadiem jau ir bijuši savi izaicinājumi, savu apstākļu, savu domāšanu, savs vēsturiskais, politiskais fons. Un šī pilsēta ir konsekventi, saprātīgi, izsvērti, attīstījusies. Šeit ir izglītojušies pietiekami daudz veiksmīgi izglītoti aizkrauklīši, kas ir ne tikai šeit uz vietas, bet ir visā plašajā pasaulē. Un man vienmēr sirdi silta 10. gadus, 10. janvāra, tāds
sveiciens pilsētas dzimšanas dienā, kad kaut vai turpat Facebookā ļoti daudz no dažādām pasaules malām arī parāda savu attieksmi un savu prieku pa pilsētu. Un es domāju, ka šis pozitīvisms arī tiem ļaudīm, kas ir iznesti plašajā pasaulē, viņi neaizmirst šo te vietu. Viņi seko pilsētas attīstībai, notikumiem, viņi jūtās arī tā kā atbildīgi, bet viņi spēja arī priecāties par to, kas šeit notiek. Un es domāju, ar to mēs arī varam lepoties, ka mēs nepieviļam bijušos aizkraukliešus ar to, ar tiem procesiem, kuri šeit notiek, kā tie notiek. Un mēs vienmēr gaidām viņu iesaistīšanos, varbūt arī kādu reakciju vai kāds priekšlikums, ko mēs arī saņemam, jā, tā vai citādi. Un būt aizkrauklietim, tas ir lepnums. Būt aizkrauklietim, tas labi skan. Par to jāpriecājas. Nezinu, jābūt pozitīviem. Un ko vēlēsiet 10. janvārī aizkrauklē? Aizkrauklē jāvēl, vispirms jau pateicības vārdi visiem, visām tām paaudzēm, visiem tiem iedzīvotājiem, neskatoties kādā viņš tur amatā vai darbā ir bijis, bet darbojies šīs pilsētas labā tādējādi vai citādi, ir jāpasaka paldies par to, ir jāpasaka paldies par tiem, kuri šobrīd ir šīs pilsētas aktīvajā dzīvē, darbos visdažādākajās jomās par viņu pienesumu un ieguldījumu. Un jāvēl droši vien, ka arī turpmāk nepazaudēt šo te piederības sajūtu, šo atbildības sajūtu par šo vietu, veidot un pilnveidot sevī šo te patriotiskumu un arī rūpēties, lai pārējie saskata to labo, kas ir šai pilsētā, un balstīties uz šo te labo, jo tikai labais un kaut kāds pateikts paldies, dot spēku, dot gandarījumu, veikt citus darbus, vēl labāk, un tas ir ļoti būtiski. Jo aizkraukla ir vieta, kur gaisma Daugavā dzimst. Un, kā zināms, gaisma tā ir bezgalīga, Daugava tā ir bezgalīga, un līdz ar to Aizkraules pilsētai savā mūžā jābūt bezgalīgai. Lai Aizkraukle skan lepni, lai nekad mums nav jākautrējas par Aizkraukli. Paldies! Jūsu vēlējumam pievienojas arī Staburaks, un vēlēsim arī tā, tiešām, lai izdodas, lai ir vienmēr patīkami atgriezties pilsētā, un lai tiešām tā gaišuma nepietrūkst nevienam aizkrauklietim un arī viesim. Paldies par sarunu! Paldies jums!